Mēs te pacēlām jautājumu un debatas par to, par katra cilvēka ceļu. Un es sāku zīmēt no tā, visiem ir redzama tāfelē, ja? Mhm. Jā, ka šeit Jā. mums ir puzle no 8 miljardu gabaliņiem, ja mēs pieņemam, ka uz Zemes ir 8 miljardu cilvēku. Un šeit ir visi tie 8 miljardu gabaliņi izlikti kaudzītē, izbērti no puzles. Un, kad, lai vieglāk uztverams, ka šeit ir laukumiņš, kur katram gabaliņam ir sava ļoti unikālā vieta. Un vienā vietā mēs nevaram divus gabaliņus nolikt, jo viņi ir pilnīgi atšķirīgi. Tad droši vien būtu pareizāk zīmēt tādu viļņainu līniju, lai būtu pareizi. To tur droši vien laika man vajadzēs iemācīties. Šitā, ja? Tos gabaliņus zīmēt. Nu, tas ir laika centīšos arī to iemācīties. Nu, un dotajā brīdī, ko es dalījos, ka es kādreiz dzīvoju pēc principa, kad melnie un zilie gabaliņi ir nepareizie gabaliņi. Un dzeltenie gabaliņi teiksim, dzeltenie gabaliņi un zaļie gabaliņi ir, teiksim, zaļie, ir pareizie gabaliņi. Mums kādreiz dzīvoja pēc principa, ka, ja mums dzīvē kaut kas ir, tad viss melnais un zilais ir jāizmet, lai paliek tikai dzeltens un zaļš. Vai tas princips, ko mēs bieži vien sakām, ka visa tamaguna vai tumsība ir jāizmet, lai viss paliek tikai satvaguna. Un tas dzīvē ieraudzīja, ka, principā, šie visi cilvēki, kas ir, viņiem visiem ir sava vieta. Un, ja es izmetīšu tos gabaliņus, kas veido kaut kādu jūru vai tumsu vai ēnu, tad, principā, man tā visa puzle būs bez konkrētiem gabaliņiem, ar caurumiem. Pēc tam vēlāk es biju domājis, kad visiem gabaliņiem ir jābūt, bet tad man bija vēl viena ideja vienu laiku, kurā es ļoti sekoju, kad esat redzējuši to ideju, kad ir viens liels kalns, un no katras puses mēs tajā kalnā varam uzkāpt līdz augšai. Esat dzirdējuši to ideju? Un ka nav svarīgi, pa kuru veidu tu kāp reliģijas kalnā, bet tu vari uzkāpt pa jebkuru nogāzi un tik līdz kalnu centram, un nav svarīgi, pa kuru tu kāp. Esat dzirdējuši to ideju? Nu, es neteiktu par kalnu, bet par to, ka Dievs ir un ceļi pie viņa ir dažādi, tādā aspektā, jā. Jā, un to bieži vien salīdzina, ka kalnā ir viena virsotne, un tu vari iet pa dažādām kalnu nogāzēm, un tu vienalga nonāks turpatām. Un gal galā kāds var iet riņķī vienam, viņš nonāk tieši turpatās. Ja mēs visu laiku iesim uz kalnu augstāko punktu, tad mēs nonāksim kalnu virsotnē, un nav citu variantu. Un tad kādreiz man ielikās, ka principā tas kauliņš, kur visiem vajadzētu nonākt, ir šitais virsotne. Un man likās, ka visus, ko vajag izdarīt, vat visiem 8 miljardiem te vajag kļūt tieši tādiem. Un tad tas, ko es dalījos, kur arī mums bija tās sarunas, ko Žaganats šobrīd turpina, tad arvien skaidrāk redzot, es redzu, ka katram no kauliņiem ir ielikt iekšā iekšējais kompass, par ko Žaganats Dairis saka, un ka tajā kompasā jau ir norādīts, kurā virzienā man ir jāiet. Tas jau katram mums ir norādīts. Un kauliņam, lai kur viņš atrastos, teiksim, pozīcijā 1 vai 2 vai 3 vai 4, ja šim kauliņam, pieņemsim, šim konkrētam kauliņam, ir jānoniek līdz vietai 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, līdz vietai 7 jānonāk. Tad, ja viņš nonāk šeit, tad kompass viņam rādīs uz šitien te, tas sanāk uz ziemeļu, ne uz dienvidu austrumiem sanāk, ja, no šīs vietas. Uztverat? Tas kompass viņam rādīs ceļu. Ar šitām kauliņam kompass rādīs uz rietumiem.
ar šitam kauliņam no 3. pozīcijas kompas rādīs uz ziemeļu austrumiem. Un šitam rādīs uz austrumiem. Atkarībā no tā, kurā pozīcijā viņam, tas kompass viņam rādīs, un ka mums katram iekšā ir ielikt iekšā vide, ka mēs varam nonākt tieši tai vietā, kur mums ir vērtīgāk priekš visiem, kas ir iesaistīti. Līdz šai vietai ir kaut kādi jautājumi, komentāri? Ot līdz šai vietai. Nu, mans komentārs ir tāds, ka tā jūsu pieņēmums ir, jebkurā gadījumā, ka viss, kas notiek, ir pareizi un vislabākais. Nu, tas izriet no tās Bhaktivedanta Swami lekcijas, kad, ja mēs visu mūžu meditējam tikai uz vienu punktu, tikai uz vienu visu mūžu garumā, ka viss, kas notiek, ir pa labu visām iesaistītajām būtnēm, viss, kas notiek, jo var notikt tikai tas, ko Dievs ved. Mēs nevaram iet citus ceļus, kā tikai Dieva ceļus kopumā. Tad, ja mēs meditējam tikai šitā uz vienu punktu, tad, principā, mēs varam dzīvē sasniegt augstāko, ko var sasniegt vienkārši ar vienu pozīciju. Viss, kas notiek uz labu. Un tas saskana ar Volšu, ko arī pagājušais citēja mums Helga. Par Volšu runā ilūzija par kļūdu. Ka Volšs saka, ka tā ir ilūzija vai maldīgs priekšstats domāts, ka vispār ir iespējama kļūda. Tas ir maldīgs priekšstats, ka kļūda vispār nevar notikt. Ja tāds bezatbildīgs tēvs saņem algu un viņam ir 4 bērni, kur jāved uz skolu un jāapģērb, un viņš izdomā, ka pastaigāt pa krogiem, tad tas arī nav kļūda. Nu, tad otrajā brīdī ir bezatbildīgs tēvs, kas pastaigā pa krogiem un nospēlē visu dzīvē azartspēlēs. Tad viennozīmīgi ir skaidrs, ka tā tēva bērnam un sievai un viņa vecākiem, kas ir bērna vecvecāki, viņiem ir vajadzīga šī pieredze. Jo, ja viņiem tā pieredze nebūtu vajadzīga, tad pat vīrietis, kurš gribētu iet uz krogu, viņam iekšējais kompass ir tik spēcīgs, ka viņš nevar to izdarīt. Vai kādam no klātesošajiem ir tāda pieredze, ka kaut kādā dzīves pozīcijā jūs esat vēlējušies izdarīt kādu lietu, kas ir, kā lai pasaka, nekrietna, bet jums iekšēji kaut kas neļauj to izdarīt, un jūs vienalga iekšēji izdarat ļoti, ļoti vērtīgu kaut ko. Vai jums ir tāda pieredze, ka jums iekšā kaut kas neļauj kaut kam ļoti būtiskam pārkāpt pāri? Tas, ka neļauj, jā, protams, tāda pieredze ir. Un tas iekšējais, viņš ved kaut kādā virzienā, kaut arī mēs ar savu prātu vai emocijām vai jūtām esam izdomājuši iet citā virzienā, bet tas iekšējais vienalga kaut kādā virzienā mūs ļoti noteikti aizved, vai ir šī pieredze? Kaut arī no rīta laicīgi piecelties, kad iekšējais kompass uzliek slinkumu. Nu, redz, un dotajā brīdī, tad, ja mēs izējām no tā, ka iekšējais kompass atļauj gulēt. Tas iekšējais kompass mūs katru aizved tur. Nu, un tad dotajā brīdī, ja mēs apzināmies, ka viņš mūs aizved, tad mēs varam jau no šī punkta izējot, sāk strādāt, lai mēs to kompasu labāk sadzirdētu. Un otra puse, ja nav iekšējais kompass vai sirds balss vai dvēseles balss, kas mūs ved, tad ir prāts. Un prāts ir tas, kas var vislielākās nelietības un noziedzības izdomāt, ka tas būs ļoti, ļoti labi.
Vai kādam personīgi ir tāda pieredze, ka ļoti nelietīgas un noziedzīgas lietas jūs esat izdomājuši, ka es tā varētu darīt, un pēc tam pašam sirdsapziņa grauž, ka tas nebija ok. Bet tā brīdī, kad jūs to darījāt, tā ideja bija ļoti, ļoti laba. Vai kādam ir tāda pieredze pašam? Man drīzāk cits aspekts, kad Jā? dažkārt liekas, ka dzīvē ir bijušas situācijas, ka sakrīt tik daudz problēmas un lietas, un nevis tā vietā kaut kādā ziņā tu jau vari atrisināt tik, cik tu vari atrisināt. Tā vietā, lai paļautos, tu vēl sāc domāt, un vēl tas, un tā problēma, tad no tās problēmas var sanākt tā problēma, un vēl tā problēma, un vēl tā problēma. Un tu tāds ritenis tev griežās, un es vienā brīdī sapratu, ka viss, nē, to ir jālaiž vaļā, ka tas prāts visu laiku, un beigās izrādās nemaz jau tik traki nebija. Tu tai prātā tik daudz izdomā. Nu tāds, jā, no tāda aspekta. Helga tāda aizdomājusies. Jā, ir, es neteiktu, ka es kaut ko, es tā ceru vismaz, ka es neko tādu šausmīgi ļaunu, nelietīgu neesmu izdarījusi, bet tas, ka es esmu kādreiz izdarījusi un tieši tā prātā, it kā prāta secinājums aizgāja konfliktā ar sirdsapziņu, un es tomēr izdarīju to, jo bija tur tāda apstākļi, šitāda apstākļi, tur mājas vai darbā vai vēl kaut kas, un kas to veicināja, un pēc tam es jūtos šausmīgi slikti. Bet jā, es to izdarīju. Nu, tas ir tieši tā, kā arī Bībelē arī teikts, jā, kā to, ko es negribu, to es daru, un kas ir labs esam, to es nedaru. Nu, tā ir diezgan bieži cilvēku dabā. Jā, un tad tālāk ejot no tā varianta, ka principā mums dzīvē, ja mēs paskatāmies no loģikas mums tie izvēles varianti maz nav tik daudz. Vai nu tas, kas notiek, to rada radītājs, un viņš tā kā ir aiz visu tā, kas notiek. Vai radītājiem vairs nav tvēriens vai krampis, kā saka, Dievs ir kļuvis vecs, un tad brīžiem sātans vai velns izdara kaut ko nelietīgu, jo viņam jau vairs nav tik liela kontrole. Vai trešais variants, ka Dievam vispār vairs nav kontrole. Un arī tādi filozofiskie virzieni ir, ka principā Dievs jau vairs te neko nenosaka, viss ir aizgājis vienkārši pašplūsmā. Es ļoti atvainojos, es kādu brīdi aiziešu līdz Krišam laukā. Jā, un ja viņš viss aiziet vienkārši pašplūsmā, tad tie varianti ir sekojoši, kad ja mēs domājam, ka viss aiziet pašplūsmā, tad man vienkārši jāsāk uzlabot Dievu pasaule, jo Dievs vairs lietas nekontrolē. Tad man ir jāuzlabo vai jāpārvalda vai jāskatās Dievu pasaule. Vai ja Dievs daļēji kontrolē, tad man ir jāizlabo kļūdas, kur mums ir daudziem cilvēkiem ir tāds viedoklis, ka Dievs ir uzrakstījis šo pasauli kā melnrakstu, tur ir šādas tādas. Helgi jau to zina, kad no sākuma žurnālists raksta, tad viņš uzraksta rakstu, un pēc tam tas korektors vai redaktors, viņš jau visam iziet cauri un no tā malas paskatās un pieslīpē bišķi vēl. Un tā, ka viņš tā cita persona, un ka Dievs ir to melnrakstu pasaulē uzrakstījis, un mēs tagad cilvēks kā redaktors, kā korektors, viņš tagad pielabo visu, lai viss ir pavisam labi. Un tagad jau būs baigi labi. Vai trešais variants ir, kad tas, kas ir, ka tas ir vislabākais, un Dievs redz, ka tas, kas šobrīd notiek, tas ir vislabākais. Vai jūs redzat vēl ceturto variantu, kāds vispār uz zemes ir iespējams? Ar šiem trījiem. Es neredzu trešo, bet tas joprojām tādā gadījumā atgriežas pie tā beidzamā trešā, ko jūs teicāt, ka viss, ko Dievs ir izlēmis, ir labi. Tā tad ir labi, ja es dzeru, ja es pārkāpju kaut kādas robežas, jo Dievs to jau ir paredzējis, ir ok. Jā, un tādēļ Dievs, ko viņš izdara, lai viņa mehānismu šobrīd strādātu,
Dievs izdara sekojoši. Dievs tajā savā, kurš šitien blakus redz, Dievs Jā, ir tā lielā dievišķā pasaule, tas ir lielā dievišķā pasaule. Tad tas, kas ir teikts, kad 3/4 dievišķās pasaules viņa ir dzīvo tajā harmoniskajā kārtībā, un 1/4 no dieva pasaules. Viņa ir kā skola, tā ir īpaši tam paredzēta teritorija, kā universitātes teritorija, vai cietuma teritorija, vai slimnīcas teritorija, saka, kā gribi, bet ka tajā teritorijā nonāk tās dvēseles, kurām ir grūtības dzīvot brīvībā. Tā kā valstī. Šobrīd mums Latvijas valsts, kurā pēc Wikipēdijas datiem es biju pārsteigts uzzināt, ka tagad dzīvo 1,8 miljonu cilvēku, ka 700 000 ir devušies prom, un tad starp tiem 1,8 miljoniem cilvēku, kas, teiksim, dzīvo šeit, 1,8 miljoni, tad, teiksim, 200 000 dzīvo šeit. Jā? Ja? 1,8 miljoni dzīvo šeit, un starp tiem 200 000 dzīvo tur. Nu, un tad tie 200 000 cilvēki, viņi nonāk tādos jau striktākā vidē, kur domās, lai viņi iemācītos dzīvot brīvībā. Tā, cietumā, psihiatriskajā slimnīcā vai slimnīcā viņi nonāk vidē, kur jau speciāli apmācīts personāls strādā pie tā, lai viņš varētu dzīvot brīvībā. Un tie cilvēki, kas iemācās dzīvot brīvībā, viņi atkal atgriežas apkārt brīvībā. Un tad ir jautājums, vai tajā speciāli paredzētajā teritorijā, kas nosaka kārtību? Vai iekšējā visatļautība, vai tomēr kopējo kārtību pārauga kaut kas tas, kas šo cietumu vai skolu vai universitāti ir radījis? Tas, principā, ļoti saskana ar to pirmo mantru, ko mēs lasījām, vai tā laikam saucās ievadu mantra. Ka no vesela nāk vesels, un viss, kas iznāk no vesela, ir vesels, un pat tad, ja no vesela atņem bezgalīgi daudz veselas daļas, vesels paliek un turpina būt vesels, un katra atdalītā daļa turpina būt vesela. Un tad jautājums, un ka šī 1/4, ka tās arī ir bezgalīgi daudz šitās teritorijas ir teiks, ka šīs materiālās vai laicīgās pasaules, viņas ir bezgalīgi daudz. Tikai tā ir 1/4 no bezgalības, un šī ir 3/4 no bezgalības. vai tādā gadījumā iznāk, ka mēs praktiski šeit uz Zemes esam tie 8 miljardi, kas šobrīd ir tā 1/4? Nu, bez dažiem varbūt. Uz Zemes runājot, kāda uz visām materiālajām pasaulēm kopā, jo ir teikts, ka Zeme ir viena no mazākajām planētām, un ka mūsu visums ir viens no mazākajiem. Un vēdiskā koncepcija saka, ka šie visumi ir bezgalīgi daudz. Tie visumi savā starpā, viņi ir bezgalīgi daudz. Jā, bet ja mēs te ejam šos ceļus, kādus mēs jau runājam, mums jau katram ir pieredze, tad tas nozīmē, ka jā, mēs esam tajā 1/4. Mēs Vienalga, esam vai tajā 1/4, un mēs runājam, ka šajā 1/4 nonāk cilvēki kādi. Kādi cilvēki nonāk cietumā vai augstskolā? nu, droši vien, kam ir jāapgūst kaut kāds jaunais ceļš. Jā. Pirmie, kas nonāk, tie ir piespiedu kārtā. Jā, Tiem, kuriem ir otrie
Otrie nonāk tie, kas apkalpo visu to, lai tas viss vispār varētu funkcionēt. Tad trešais ir kādi cilvēki, kas nāk kaut kādi misionāri, iedvesmotāji, tur kultūras darbinieki, kas kaut ko ienes tajā vidē, bet viņi neapkalpo un tur nav piespiesti. Un ceturtie ir tie, kas nāk uz turieni mācīties, kaut ko apgūt. Un tad tie tur nāk, un tad tie tur tajā vienā ceturdaļā atrodās. Bet tā ideja, ja cilvēks atrodoties šajā vienā ceturdaļā šeit, viņš atgūst kopējo bildi, tad jautājums, vai viņš turpina būt cietumā, vai viņš ir jau brīvs, ja viņš atgūst lielo bildi. Ka viņš kļūst nevis cietumam pakļauts, bet viņš atgriežas lielajā bildē, lielajā pasaulē un sāk dzīvot kārtību, kas ir saskaņā ar kopējo lielo bildi. Nelsons Mandela, viņš 26 gadus sēdēja cietumā. Mahatma Gandijs, es nezinu cik gadus, bet daudz gadus pavadīja cietumā. Mūsu cienītais Rainis arī bija cietumā, Ļeņins bija cietumā. Bet esot cietumā, viņi veidoja šo lielo bildi, un tā bilde viņam ļāva atgriezties tā bildē atpakaļ. Kā tas ir līdz šai vietai, Lindai, Džaganatham, Helgai? Vai vēl kāds parunā, es te visu laiku runāju? Nē, es zinu, kā ir, es tikko, es laikam kā klausos, bet zinu, kā ir, kad nesēž pie datora pa taisno, ir tā, ka kaut kā, nu, tu dzirdi kaut kā šķērsām drusciņi. Es to pēdējo frāzi drusciņi neuztvēru par tiem, nu, par Prabhupādu un tām augstajām dvēselēm, tām Mahatmām, ja. To es drusciņi kaut kā visu viņu man aizgāja drusciņi garām piedošanu. Frāze bija sekoja, ka pat atrodoties cietumā šīs īpašās dvēseles, viņas fiziski ķermenis atrodas šajā cietumā, bet tā kā viņi domā lielās bildes ietveros, viņi jau vairs nav tai cietuma ierobežojumi. Sapratu. Un Nelsons Mandela 26 gadus cietumā, man liekas, viņam drīkstēja atstāt 3 grāmatas, pēc likuma bija noteikts. Un es neatceros precīzi, bet man liekas, ka viena no tām bija Bhagavad Gīta, ko viņš vēlējās sev atstāt. Viņš drīkstēja cietumā lasīt tikai 3 grāmatas. Cilvēki tur dažādas min, bet tā ideja viņam, bet viņš saglabāja to lielo bildi. Man liekas, viņam bija Bībele, ko viņš drīkstēja atstāt, un vēl kaut ko viņš izvēlējās. Un ka tas, ko es šobrīd runājam, to Daira pacelto jautājumu, vai man sekot tam iekšējām kompasam? Varbūt labāk es vienkārši sekoju kaut kādā labai koncepcijai. Bet ideja tāda, ka nesakot kompasam, tāpēc, ka viņš varbūt vēl nav tā kā pilnīgi tāds, nu, tā kā noregulējies sakarīgi, ja? Nu, tad jājautā Dairim, kāpēc nesakot kompasam? Tieši otrādāk, tā ideja vajag sekot kompasam, kurš rāda varbūt atžgārni. Un tad jau tu aizies kaut kur pilnīgi neceļā kaut kādā atžgāna rādīšana, kompas, ka atžgāna rāda. Nē, nu tas varbūt būs par to pēc tam domās, bet kamēr es daru, ko es gribu, kamēr es daru, kas man sagādā prieku, tā teikt, kā buldozers pa pārējiem neko man neinteresē, piemēram, mans kompas man rāda, man ir labi. Jā, pieņemsim, ka Džaganath Daira kompas rāda, ka viņam ir labi. Un tad ir šeit tā vide, kad ja mēs dzīvojam mehāniski pilsētā, un mans kompas man rāda, ka man ir labi, un valsts vienkārši ir izdomājusi, ka tādus cilvēkus vajag barot un ēdināt, tad šobrīd pilsētā var izdzīvot ļoti, ļoti nelietīgi cilvēki. Bet ja cilvēks noliek mežā, tad mežs, daba, jūra šos cilvēkus dabū kaut kādā noteiktā vidē. Ļoti bieži var redzēt, ka tie cilvēki vai senās civilizācijas, kas bija, kas dzīvojas
ciešā saistībā ar dabu, ka viņi dabiski kļuva ļoti dabiski. Viņam nebija pie tā jāpiestrādā. Tā daba pati par sevi cilvēku ved kaut kādā virzienā. Bet tas neatiecās uz mūsdienām. Nu, tad ir jautājums, vai tā daba, kas cilvēku ved dabiski kaut kādās mūsdienās, tas ir kaut kādā dieva virzienā, vai varētu būt, kad šeit, tas, ko es zīmēju, ka šeit ir dieva valstība, 3/4, viņas iekšpusē ir uzbūvēta 1/4 tā kopējā valstība, un viss tas kopā aizņem viens vesels, ja mēs šīs divas lietas savienām, ir viens vesels. Ja jūs sakat, ka pilsētas kaut kur šeit ir uzbūvētas ārpus dieva kārtīgās valstības. Nē, es to nesaku. Es saku to, ka tā daba pilsētā, nav viņa tāda, ka man vasarā jāsej graudi, rudenī jāvāc, man no rīta jāceļās, jāiet uz kūti, slaukt govi. Man tas viss nav jādara. Un kā jūs teicāt, kad pilsēta pabaro cilvēks. Jā, bet varbūt nav tāda daba. Bet varbūt pilsēta pabaro tādēļ, ka mēs šobrīd iesaistamies tajā procesā un neļaujam dievam cilvēkiem palīdzēt atgriezties pie veseluma. Mēs tā vietā, lai dievs to iemācītu nesunītim kājas pērt ne guntiņas pagalīts, mēs viņu mākslīgi cenšamies radīt kaut ko citu ar saviem labiem nodomiem. Jo kādreiz... Tas tāds pārāk globāls jautājums. Tas mans jautājums par to kompasu ir tāds vienkāršāks. Kas cilvēkam, kādas ir vēlmes cilvēkam, ka viņas iet pretrunā varbūt ar kaut kādām augstākām normām. Jo tas, ko mēs runājam, ko Sandra teica, es arī uzzīmēšu. Sandra teica, ka ja mums ir jānonāk no punkta A uz punktu B, pieņemsim, mēs piedzimstam, mēs nemākam peldēt, un mēs dzīvē ir paredzēts iemācīties peldēt. Visā pasaulē ir tikai 2 skolas, ir labās rokas tantra, kas ir nozīmē, tas ir šitie te ierobežojumi, angliski ir rules, bet latviski to mēs varētu saukt, teiksim, par noteikumiem. Tas ir labās rokas tantra. Labās rokas tantra. Un kreisās rokas tantra. Tā ir kreisās rokas tantra, tie, kad ir visatļautība. Un peldēšanā šobrīd, ja mēs paskatāmies, šobrīd pasaulē eksistē 2 skolas. Viens, ka cilvēks iet uz peldēšanas nodarbībā, viņam ir dēlītis, viņam ir treneris, kas māca turēties pie dēlīša, kustināt kājas, kustināt rokas, elpot vēl, un viņš izpilda noteikumus un dažādus treniņus, un viņš iemācās. Drīkst darīt to, nedrīkst darīt to. Tas ir viens veids, kā cilvēks var iemācīties peldēt. Un daudz tā ir iemācījušies, ka viņus kāds māca peldēt. Tā ir vai tā nav? Ir vispirms kaut kādā veidā dot ziņu. Otrs ceļš ir, ko daudz arī ir izgājuši bērnībā, ka viņi ir vienkārši iekrituši ūdenī no laipas, no laivas, vai vēl vairāk ir bērni, kas ir iemesti ūdenī. Šobrīd vēl joprojām pasaulē ir tāds bērnu peldēšanas virziens, kas ir pasaulē attīstīts, kas zīdainis no mātes miesām piedzimst ūdenī. Un es personīgi biju dzemdībās klāt, ka piedzima mana vidējā meita Amanda, viņa piedzima ūdenī. Un tas ir pārsteidzoši, ka zīdainis viņš iziet no mātes ķermeņa, un vispār viņš tikai ir pussekundi šai pasaulē, un viņš jau peld.
Viņš pats peld augšā. Tā brīdī, kā viņš iziet no ūdens, viņš sāk peldēt no mātes ķermeņa. Un tā ir tā kreisās rokas tampja ar visatļautību, ka tiek radīti apstākļi, kad vesela nezinot nekādas noteikumus, nekādas ierobežojumus, nekādas prasības, viņš nezina, ka viņš nonāk vidē, kad viņš iemācās ļoti labi to darīt. Teiksim, mēs gatavošana. Viena cilvēka iet skolā, šobrīd mūsu vecākais dēls Toms, viņš ir iestājies šajā tehnikumā un mācās gatavot ēst kā pavāri. Bet citi bērni ir iemācījušies, vai vīrieši, sievietes, viņi pēkšņi nonāk mājās vienu pašu, kur neviens viņiem negatavo ēst, un pēc 3 nedēļām viņi gatavo ēst. Jums esat redzējuši kādu citu cilvēku vai sevi? Jūs nonākat kaut kādā ļoti nestandarta situācijā, un jums neviens apkārt nav, un jūs paši kaut kā sākat iemācīties to. Jums ir visatļautība, bet jūs iemācāties dzīvē kaut ko ļoti vērtīgu. Vai jums ir kādam tāda pieredze? Jā, Nu, man bija tas otrais variants, ka iemet no laivas upē. Ja jūs nonākat ārējos apstākļos, jūs iemet upē, bet jūs iemācījāties peldēt, ka jūs iemet upē? Jā, iemācījos. Jā. Protams, sajūta bija, ka tu esi noslīgs, bet iemācījies. Un, protams, ir daļa cilvēku, kas šajā visatļautības procesā, daļa nevis aiziet uz augšu, bet daļa, teiksim, kā iet, tā aiziet bums uz leju. Ir tāda daļa. Bet arī šai procesā daļa sāk iet un nevis sasniedz to, bet viņa atkrīt un aiziet uz to pašu leju, ne tā? Arī no tiem cilvēkiem, kas ievēro noteikums kārtība, daļa vienalga no viņiem atsakās. Un tā ideja, par ko tiek runāts kreisās un labās rokas tantrā, vai Dainis teica tos sanskritu vārdus, laikam ir arī vēdās, mēs lietojam, ir 2 ceļi. Ir tas ierobežojuma ceļš un visatļautības ceļš. Šitais laikam saucās, šitais te Bhagavad dharma visatļautības ceļš, un tas laikam saucās šitais te, nu es aizmirstu, anarkanivritī vai kaut kas tāds, bet, nu noteikumi. Cilvēks seko noteikumiem vai cilvēks vienkārši ļaujās brīvi. Un ka tie 2 ceļi ir, un ejot pa šiem ceļiem, abiem mēs nonākam. Un ja mēs ticam, ka cilvēkā iekšā jau ir katrā ielikta šī dievišķā daļa, ko mēs mūsu tradīcijā sakam, ka Dieva augstākā personība jau dzīvo mūsos kā virsdvēseli, tad virsdvēseli cilvēku pamazām virza tajā virzienā, lai viņš nonāktu tajā laukumiņā, kur viņam ir jānonāk. Un nevis es no malas izdomāju, ka jo redzat, kas ir tās koncepcijas? Es, teiksim, pasaku, ka visiem cilvēkiem ir jābūt zeltainiem vai zaļiem. Tā ir vienkārši koncepcija. Bet kādiem cilvēkiem ir jābūt melniem un ziliem, lai kopējā bilde veidotos. Nu, varbūt man ir arī tikai viena piebilde, ka iespējams tas, ko Dairis pacēla, nozīmē, ka, teiksim, šī dzīvē šis cilvēks iet tā, kā jūs sakat, jā, viņš neaizgāja uz to mērķi, bet viņš aizgāja uz leju, degradējās, jā. Ja mēs tagad runājam par to lielo vienotību, tad tas patiešām, nu nezinu, kā jūs kādreiz sakat, 1000 dzīves varbūt ir vajadzīgas, lai nokļūtu atpakaļ tajā punktā. Jā, un kāds, teiksim, viņam ir jānosēž cietumā 5 periodus, lai viņš izmainītos, un kāds cilvēks vienas dzīves laikā viņš vispār neizmainās, viņš to tikai dara kā pavada cietumā, bet kādam cilvēkam pietiek ar 2 reizēm, vai pat ir cilvēki, kuriem ar 1 sodījumu pietiek, lai viņš savu dzīvi pilnīgā izmainītu. Ka cilvēks ar 1 soda iespēju, viņš ir ļoti, ļoti izmainīts. Teiksim, man personīgi ir 2 šķirtas laulības, kur es rīkojos, es sekoju visatļautības principam. Nodarīju ļoti daudz pāri un aizgāju uz šejienu. Un tagad 3. laulībā sekoju noteikumiem un ierobežojumiem.
Bet, lai es varētu šobrīd iedvesmoties, sekot noteikumiem, ierobežojumiem šai laulībā, man šīs divas laulības kalpo par atgādinājumu, par pieredzi. Un tie noteikumi un ierobežojumi, protams, ja mums sagadās dzīvē nonāk pie tiešām patiesi svēta un tīra un skaidra skolotāja, kurš mūs tik tiešām aizved tos Dieva ceļus, ļoti, ļoti svētīgi aizved, ja mums sagadās, tad ir ļoti lieliski, bet problēma ir tā, ka daudziem no mums sagadās nonākt pie skolotāja, kas mūs aizved neceļos. Vai gluži pretēji, skolotājs varbūt ir ļoti lielisks skolotājs, bet mēs tik ļoti slimīgi tulkojam šo viņa mācību, kad no to pašu Bībeli, un daļa cilvēku lasa Bībeli un ir iejūtīgi, laipni, sirsnīgi, un daļa cilvēku lasa Bībeli un viņi izdomā, ka vienkārši vajag nogalināt, sadedzināt sārtā, izvarot, dedzināt, spīdzināt. Viņi jau lasa tieši to pašu Bībeli. Džaganat ideja, ja pareizi Džaganat, jūs saprotat, jūs piedāvājums ir varbūt vienkārši visi ejam noteikumu ceļu un neejam ne paši un arī neatļaujam nevienam citam iet pa visatļautību. Es pareizi saprotu jūs piedāvājumu. Īsti šobrīd man piedāvājumu nebija. Vienīgi, ka tas mans, par ko es uztraucos, un cilvēks saklausās, ka viss, ko tu dari, pareizi, kļūdīties nevar. Un tad, forši, kļūdīties nevar. Man kaut ko gribās, es to daru. Ja to vajag, es arī nevienam neteikšu, vai kaut kur meloju. Tas viss ir pareizi, nekļūdīgi. Redzat, dēļ mēs dotajā brīdī, kur mēs nonākam, un tā ir tā vieta, kur daudz cilvēki, labi, ka jūs pateicāt šo formātu, mēģināšu jūs pārformulēt. Kad ja es kļūdīties nevaru, un viss, ko es daru, ir pareizi. Jā. Jā, tad otrajā brīdī tas ir tas, kad es eju visatļautības ceļu, bet viņu pamatoju ar noteikumiem, es kļūdīties nevaru. Jo visatļautībā ir tas ceļš, ja mums katram iedotu, teiksim, vienu maisu ar graudiem, un mums teiktu, izaudzē pats sev labību. Tad, ja mēs būtu saprātīgi, mēs pamēģinātu daļu iesēkt oktobrī, novembrī, daļu decembrī, daļu janvārī, daļu februārī, daļu martā, daļu aprīlī, un mēs eksperimentu rezultātā mēs tiktu, kurš būtu labākais graudu sēšanas laiks un dot labāko ražu. Tā varētu būt eksperimentu veidā. Jā. Jā, tas nozīmē, ka mēs dzīvē darām dažādus eksperimentus, mēs pamēģinām vienu, otru, trešo variantu un skatāmies, kurš no tiem variantiem funkcionē, kurš no viņiem ir funkcionāls, kurš no viņiem darbojās, kurš ir saskaņā ar kaut kādu lielo bildi. Un ja es pamēģinu vienu, otru, trešo variantu un es redzu, lai cik tas būtu pārsteidzoši, ja cilvēks saliek kopā ļoti dažādus, bet viņi kopā mēdz atrast ļoti cilvēcīgas un ļoti funkcionālas lietas, ja viņi ir sanākuši kopā. Un tā kļūdīties nevar arī tas, ko Helga arī cēla jautājumu, kas bieži vien sanāk par kļūdām. Tā ideja, ka ja jau es esmu to izdarījis, tad tam bija kaut kāda dieva ideja, kāpēc tam bija jānotiek. Tas ir tas, ka mēs vairs neapskatām neko, kas ir bijis uz atpakaļ no šī momenta.
Bet šajā momentā man vienmēr ir izvēle, vai nu iet pa labi vai pa kreisi. Tas, kas ir tajā tautas pasakās, esat dzirdējuši, kad mēs nonākam krustcelēs. Ies pa vienu ceļu pazaudēs zobenu, ies pa otru ceļu pazaudēs zirgu, ies pa trešo ceļu pazaudēs sevi. Tas pasakas viņas dažādās tradīcijās, gan latviešu pasakās, gan krievu pasakās. Un tas ir tas, ka mums ir dzīvēs izvēle, un ja mēs izvēlēsimies vienu izvēli, mēs pazaudēsim daļu no šitā. Ja mēs izvēlēsimies otru izvēli, mēs pazaudēsim daļu no šitā. Bet ja mēs izvēlēsimies trešo izvēli, tad mēs pazaudēsim paši sevi. Un Jēzus arī šajā Bībelē saka, kad ja tavā roka grēko, nocērt viņu, jo labāk tu dzīvo bez rokas, nekā pazaudē pats sevi, savu mūžīgo daļu. Ja tev acis grēko, izrauj viņu, jo labāk tu pazaudē daļu no savas miesas, nekā pazaudē savu mūžīgo daļu. Un ja es redzu, ka dotajā brīdī šobrīd Puķins 160 miljonus cilvēku dzen karā, lai nogalinātu kaimiņu 40 miljonu tautu, tad to, ko es arvien vairāk redzu, kad šitiem 160 miljoniem cilvēku, kas ir Krievijā, un 40 miljoniem, kas ir Ukrainā, un visai pasaulē ir vajadzīga šī kara pieredze, lai mēs domātu, kā mēs dzīvosim tālāk. Un ja viņiem šī pieredze nebūtu vajadzīga, tad tāds karš nenotiktu. No tās skatoties, man ir divas šķirtas laulības, bet šīs pieredzes man bija vajadzīga, lai es domātu, kā dzīvot tālāk. Es šobrīd esmu mainījies. Mēnesi atpakaļ satikos ar savu meitu. Man bija patīkams prieks dzirdēt. Viņi ir šobrīd dzīvo kopā ar puisi un grib apprecēties. Un ar puisi sājot kopā, puisi gribēja iepazīties ar viņas tēti, un meitai bija vēlēšanās mani iepazīstināt. Jā, un mēs daudz ar viņu pārunājām, un lietas redzam savādāk. Jo es šobrīd esmu mācījies, viņa ir mācījusies. Bet nevis tas, ka viss, ko es daru šobrīd, ir svētīgi un Dievs to grib. Bet viss, kas tika izdarīts no manis kaut kādu iemeslu dēļ, vakar, aizvakar, gadu atpakaļ, tam bija vieta. Šodien man ir izvēle. Un šodien man ir izvēle, vai nu es sekoju šim iekšējam kompasam, kas mums ir ielikts. Jo viens cilvēks piedzimst ar kompasu, viņam jābūt ir mūziķim. Otram ir iekšējais kompass, saka, esi sportists. Trešam iekšējais kompass saka, esi glaznotājs. Trešam saka, esi dakteris. Piektajam esi skolotāji. Tas iekšējais kompass viņu ved uz tieši to laukumiņu, kur viņam ir jānonāk. Un tas iekšējais kompass ir tāds, ka ja mēs arī savai dzīves virzienam ejam riņķī pa apli, tas kompass visu laiku griežās pa riņķi. Tas kompass visu laiku iet pa riņķi, līdz viņš nonāk. Teiksim, redzat šeit, vai te, teiksim, nosacīt pirmā pozīcija, otrā pozīcija, trešā, ceturtā. Redzat, ja es esmu pirmā pozīcijā, man jānāk šeit, tad kompasa adatiņi man rādīs uz ziemeļiem. Es aizēju uz otro pozīciju, kompasa adatiņi man reiz pagriežās uz austrumiem. Tas ir uz rietumiem. Es aizēju apakšā, man pagriežās uz ziemeļiem. Es aizēju rietumos, man pagriežās uz austrumiem. Tas kompass ir uzbūvēts tā, ka visos dzīves situācijās tas kompass man norāda uz to daļu, kas man ir iedota tā mana loma tā lugā. Un vienam no mums šai dzīvē loma nospēlēt sarkangalvīti, otram vilku, trešam vecmāmiņu un ceturtam mednieku. Un ja man ir paredzēts nošaut vilku, tad visa dzīve man vedīs tā virzienā, lai es izdarītu to. Un ja paredzēts ir apēst garšīgu to sarkangalvīti, tad viss man uz to vedinās, lai es to apēstu.
visu man dzīvi tā virzienā ies, lai sapēstu to garšīgo sarkangalvīti. Pat ja likumā teica, ka nedrīkstēs sarkangalvīt. Jā, tādēļ, kad šajā cietumā vai šajā skolā ir jānotiek lietām, lai cilvēki par to domā. Vēl joprojām likumā ir nelikumīgi darīt to cietumā, kas visos cietumos notiek pasaulē. Jūs esat dzirdējuši, ka ir noziedznieki, ko cietumnieki nemīl. Un cietumnieki viņus pašus pāraudzina. Esat dzirdējuši, ka ir tādi noziegumi, par kuriem cietumnieki pāraudzina tos, kas tur nonāk. Jā, pret bērniem. Jo cietumniekiem ir kārtība, ka tu vari zakt, tu vari dzert, tu vari nemaksāt nodokļus. Tas ir ok. Bet ir lietas, ko tev neklājās darīt. Ja mēs uzzināsim, ka tu esi darījis lietas, par ko neklājās, tad mēs ar to netiksim galā. Un vēl joprojām gan Latvijā, gan visā pasaulē cietuma vadība un cietuma uzraugi pagriež muguru tajā brīdī, ka šai personai cietumnieki džungļu veidā, džungļu likuma veidā mēģina izstāstīt, kā dzīvot. Principā, kas ir cietums? Tā ir tā vieta, kur valda džungļu likumi. Un ja es eju tam iekšējam kompasam, tad pat tad, ja es kļūdīšos kaut kādā dzīves periodā, tad šī kļūda būs bijusi vajadzīga man un arī tiem citiem, kas ar šo kļūdu ir saistīti. Ja es izdarīšu kādu kļūdu dzīvē, kā šajā gadījumā man ir 2 laulības šķiršanas, tad viennozīmīgi varbūt mierīgs par to, ka šī laulības šķiršana bija vajadzīga man, kas no tā ir mācījies, tā arī manai pirmajai sievai un arī bērniem, kas bija 1. un 2. laulībā. Tās ir 3 meitas un 2 sievas, un viņām šī pieredze ir vajadzīga. Man šī pieredze ir vajadzīga. Un pat tad, ja kaut kādā mērā Puķins varbūt ir pielaidis kļūdu un ir gājis pretrunā ar savu sirdi vai sirdsapziņu vai savu kaut kādu iekšējā pasauli, šī viņa lēmumi bija vajadzīgi visiem šiem cilvēkiem. Un ja dotajā brīdī viņš to apjautīs un mainīs savu dzīvi, teiksim, iedomājieties, Puķins rīt nonāk tieši ēterā un viņš saka, ziniet, es esmu sapratis, ka pēdējos 25 gadus es rīkojies pretrunā ar savu iekšējo kompasu, savu sirdsapziņu. Un es esmu to visu izsvērs, un es šodien pieņemu tādu un tādu lēmumu. Vai tas varētu ļoti būtiski izmainīt viņu un citu cilvēku dzīvi? Jā, noskuj galvu un izaudzē šiku. Noskuj galvu, izaudzē šiku, kļūst par pareizticīgo mūku un audzē gara bādu un staigā melnā mētelī vienalga. Bet jebkuram no mums tajā lielajā sistēmā, viņam ir kaut kāda vieta, ko mēs varam izdarīt. Tas viņa uzdevums. Un tas ir tas, ka ja mēs spējam iekšēji pieņemt, ka ir lielā bilde, dievišķā bilde, dieva kārtība, kur tas, kas ir radīts, ka viņam ir īpaša vieta visā tajā, ja mēs to spējam pieņemt. Kad gan dievišķo lielo pasauli, kur mēs lasījām šo purnam, gan šo mūsu materiālo pasaulīti, kurā dzīvojam, mēs ir radījis Dievs, un viņš ir pilnīgs, un viņā nav nekas nepareizs. Vienīgais uzdevums, kā man atrast savu vietu šajā bildē. Redzat, ar to puzli ir mazliet vieglāk, tāpēc, kad ir puzle, ir nosacīta fiksēta bilde, kas stāv uz vāka, un tajā brīdī, kad mēs izberam puzli, tad mēs to bildi noliekam malā un skatāmies viņā, ja? Nosacīt, viņa ir fiksēta bilde. Taču dzīve mazliet savādāk, mums tā puzles vieta ir jāatrod ne uz fiksētā bildē, bet kino. Uz tā lielā milzīgā ekrāna, kur ir 8 miljardi dvēseles, tās krāsas visu laiku mainās un vietas mainās. Un mums visu laiku ir jāpielāgojās tam.
Es, teiksim, piedzinu kā veģetārietis. Mamma teica, ka es vispār gaļu negribēju ēst. Tad mamma man piespieda, pierunāja, piemānīja, piekrāpa, lai es kļūtu par gaļēdāju. Tad sēd daudz gaļas gaļēdāju. Tad es sapazinos ar jogu, un jogas skolotājs pateica, ka gaļu man radīs vēzi, un manas aptumšos manas smadzenes, un nevarēšu pieņemt normālus lēmumus, un tāpēc gaļa ir jāatmet. Es viņu atmetu. Tas ir vesels garš process, kā es gāju uz to. Sākumā veģetārietis es biju tīri vēsturiski iemeslu dēļ, un tāpēc, ka man bija tādas sajūtas, tagad es esmu veģetārietis tādēļ, ka man ir gan tādas sajūtas, gan pārliecība. Tā ir daudz stabilāka. Un džaganats, tāpēc mums veidās tiek lietots šitās ir trīs patiesības pārbaudas. Esmu par to dzirdējuši, saucās Guru Sadhu Šastra. Tas veidās ir noteikts. Nav nācies. Nu, tas ir tāda vēdiskā formula. Un tur šobrīd saka, ja tavs iekšējais kompass rāda, ka tev, teiksim, vajag celties no rīta, teiksim, iet uz dušu, ja? Tad mēs pārbaudām to ar guru. Mums ir garīgais skolotājs, kuru mēs pārbaudām. Viņš arī saka, ka no rīta vajag celties un iet uz dušu. Tad mēs pārbaudām sadūti ir svēti cilvēki, garīgi cilvēki, no kuriem mēs iedvesmojamies, ar kuriem mēs komunicējam. Un sādu ideja ir tāda, ka mēs ar sādu komunicējam. Ka mums notiek šis fiziskais kontakts, tā ir sādu ideja. Ja mēs pārbaudām, vai sādu arī, ja saka, mums vajag iet uz dušu no rīta. Un vēl ir šastra, vēl ir svētie raksti, kas apraksta, kā mums vajadzētu dzīvot. Un ja tās trīs lietas viņas norāda, mēs to darām. Tas ir tā vēdiskā kultūra, kurā mēs dzīvojam. Un tie, kas dzīvo visatļautībā, viņiem nav šo atskaites procesu. Un tad, kad viņiem kompass saka iet uz dušu, ja viņi paklaus, viņi iet uz dušu, un tad, kad kompass pagriežās un saka, ka vajag gulēt no rīta, tad viņš guļ. Tad lielākā problēma rodās tajā brīdī, ko mēs arī runājam, kas ir svētīgāk. Iet uz krogu vai negribēt iet uz baznīcu? Kas ir svētīgāk? Gulēt visu dienu gultā vai negribēt celties no rīta? Svētīgākais tas, kā cilvēks pēc tam rīkojies. Nu, bet kas tad ir svētīgāk? Ja viņš grib iet uz krogu, bet viņš aiziet uz baznīcu, varbūt tas arī svētīgi beigās. Jā, bet viņš jau neaiziet. Viņš negrib iet uz baznīcu. Nē, es saprotu, ka jūsu formulu, ko jūs teicāt, ka labāk ir darīt to, ko vēlas. Labāk ir darīt tādēļ, ka dvēseles būtība ir darīt. Un darīt kaut vai nelietīgas lietas ir tuvāk dvēseles dabai nekā nedarīt it kā labas lietas. Ja 10 baušus zina, jebkurš rietumu cilvēks, tev nebūs zakt, tev nebūs laulība pārkāpt. Bet no tā, ka cilvēks zina, tas jau nenozīmē, ka viņš viņu ievēro, viņam ir iekšējās kaut kādas idejas, kāpēc viņš dara savādāk. Bet tad, kad cilvēks strādā ar tām lietām un dzīvē saskarās, tad agrāk vai vēlāk cilvēki iemācās, ka labāk man būt laipnam pret citiem, labāk man būt iejūtīgam pret citiem, labāk man rēķināties ar citiem. Bet to var iemācīties tikai cilvēks tas, kurš nonāk kontaktā ar citiem cilvēkiem. Un ko bieži vien mēs kā vecāki izdarām, ka mēs bērnam radām mehāniski neiespējamu vidi, ka viņš nav kontaktā ar citiem cilvēkiem. Viņš dzīvo mājās, kas ir mākslīga vide, viņš dzīvo skolā, kas ir mākslīga vide, viņš aiziet uz muzikas skolu, kas ir mākslīga vide, viņš nenonāk pie dzīviem cilvēkiem. Un reizēm ir jaunieši, un arvien vairāk šobrīd, viņi dzīvo kompjuterā un datorā, kas ir mākslīga vide.
nenonāk pie dzīviem cilvēkiem, viņš nemaz nezina, kā dzīvot. Jo Džaganats no vienas puses, Džaganats izceļ ļoti svētīgu lietu, ka davai ievērosim visu noteikumus, izdomātus. Problēma jau rodās no tā, ka kad mēs tos noteikumus sākam ievērot, izdomātos, tie ir kādi cilvēki, kas viņus neievēro. Un tad ir kāds cilvēks, kas saka, jūs visi ievērojat noteikumus, es neievērošu. Vienam mācītājam atnāca viņa draudz un jautāja, viņš saka, kāpēc neviens mūs neieredz un kāpēc visi mūs ienīst. Viņš saka, es jums rīt izstāstīšu, bet, lai es izstāstītu, jūs atnesiet katrs 2 litrus piena. Viņš saka, kam tas vajadzīgs piens? Viņš saka, to pienu mēs visi saliesim vienā kopējā basēnā un es jums izstāstīšu, kāpēc mūs ienīst. Nākošajā rītā vēl tumšs bija, visi atnāca uz baznīcu un viņš palūdza, lai ielē basēnā katrs tos 2 litrus piena. Un tad viņi noturēja dievkalpojumu, pēc dievkalpojuma aizgāja uz basēnu. Visi cilvēki, visa draudze aizgāja līdz basēnam un viņi redzēja, ka basēnā ir absolūts caurspīdīgs ūdens. Viņš jautāja savai draudzē, viņš saka, kā tas ir, ka basēnā ir caurspīdīgs ūdens, kaut arī mēs visi atnesām 2 litru piena. Kā tur var būt caurspīdīgs ūdens? Vai nesapratu, viņi basēnā salēja ūdeni, basēnā salēja pienu. 2 litri katrs, ko atnes. Un tad viņš bija balts, un tad kļuva caurspīdīgs. Viņš saka, jūs zinājāt, ka mēs visi liesim basēnā kopēji, katrs pa 2 litriem ūdens. Jūs katrs izdomājat, ja jau visi salies iekšā pienu, tad jau es savus 2 litrus varu nokrāpt. Un lai visi muļķīši stulbenīši salē pienu, bet es savu piena vietās iegāzīšu ūdeni un neviens jau nepamanīs. Bet mūs ienīst tādēļ, ka mēs visi apkrāpjam citus. Ar mums nav neviens, kas ir gatavs atnest un kopējā basēnā ieliet pienu. Un tas ir tas, kas notiek tajā brīdī, ka mēs ievērojam ārējos izdomātos noteikumus. Un pilnīgi visas filozofijas, kas pasaulē ir bijušas, kristietība, budisms, musulmānisms, hinduisms, visas komunisms, filantropija un viss cits, viss ir novedušas pie iznīcības, jo viņas ir mehāniski izdomātas. Jo cilvēka dzīvē, es mēģināšu vēl kaut kur uzzīmēt, tā. Jūs redzat arī uz mobiliem telefoniem, ka es zīmēju? Jā. Šobrīd. Varbūt ne visu lauku, bet jā, redz. Šobrīd man ir jauns, pirmoreiz izmēģinu uzlikt atsevišķu telefonu tāfelē, lai tā kā jums ir labāk redzams. Patiesībā tā ir super doma, baigi labi, uzreiz visu var saprast un redzēt, superīga doma. Nu, paldies par iedvesmu, es arī turpinu mācīties. Nu, redz, tā ideja, ko ja mēs skatāmies, ka mums dzīvē ir to, ka mēs visi šeit esam pilnīgā brīvībā. Tā kā tādi putnēni dzīvojam Dieva azotē, tā kā tādi putnēni, kāds viņi te varētu iezīmēt, tāds putniņš ar garu knābi, vēdā ar garām kājām, mēs esam tādi putnēni. Un Dievs mūs visus kā putnēnus baro. Un visiem viss ir kārtībā. Un tad kaut kādā brīdī pienāk laiks, ka tas lielais stārķis mūs pārgrūž pāri malai.
Un daļa no mums aizlido, bet daļa no mums nokrīt zemē un atsitās un zaudēs samaņu. Un tas ir tas, ka mēs nonākam tādā dārzeņa stāvoklī un mēs secinām, ka mēs nemākam lidot. Un mēs secinām, ka mēs nemākam lidot, tad otrajā brīdī daļa no mums izvēlās ceļu, ka nestoties to, ka es nemāku lidot, es visiem cenšos to noslēpt un nokrāpt. Un es izliekos, ka man nepatīk lidot, ka es negribu lidot, ka man nav interesi lidot. Atcerieties, kā ar to lapsu, ka viņi nelec pēc vīnogam tādēļ, ka viņas viss ir zaļas un negaršīgas. Jā, un es teicu, ka tas ir tas pirmais stāvoklis, kurā mēs visi atrodamies, ka mēs vienkārši krāpjamies pēc tās dārzeņa, jeb bezsamaņas stāvokli. Un mēs netiekam pāri šai līnijai, līdz brīdim, kamēr mums neiestājās mēs atzīstam paši sev, atzīt sev, kad iespējams mēs nemākam, nesaprotam, neapzināmies. Kad es atzīstu, ka tā reāli man ir problēma, ka es nemāku lidot. Es reāli atzīstu, ka tā ir problēma, ka es visiem tēloju, ka es esmu brīvs un brīvs un šitien dara, ko grib, bet patiesībā es nemāku būt brīvs no tabaks vai alkohola. Es nemāku būt brīvs. Un tā atzīšana, ka man ir kļūdas, man ir problēmas, es nezinu. Un tad, ja es to atzīstu, es nonāku, šitais ir pirmā daļa, ka es esmu iesācējis. Otrajā daļā sāku atzīt, ka es nemāku lidot, es nemāku spēlēt klavierus, es nemāku peldēt, es nemāku dzīvot bez alkohola un cigaretēm, un es sāku mācīties. Šitien es atzīstu, ka es kļūdos. Es atzīstu sev, ka es kļūdos, ka man nesanāk. Un tad šeit es mācos, un kādā laikā iemācos ļoti labi. Es esmu ļoti labs šitais te praktizētājs, bet tad man nonāk nākošā problēma, ja es viņā nepārkāpšu, tad es dzīvē iesprūdīšu. Un nākošā problēma ir tā, kad es atzīstu, iespējams manas kļūda ir vajadzīga. Es atzīstu, ka ir iespējams, ka manas kļūdas, ko laiku pa laikam es pieļauju, viņas ir kādam vajadzīgas. Ja es esmu šobrīd kļūdījies, tad iespējams mana kļūda ir bijusi kādam vajadzīga. Un tad tajā brīdī, ja es varu atzīt to, tad es tieku nākošajā līmenī, ko sauc par meisteru. Un meistars ir tas, kas viņš var darīt ļoti daudzas reizes pareizi, kārtīgi, un viņš var ievērot tas, ko mēs saucām noteikums un ierobežot. Viņš var ļaut arī sev kļūdīt, ja viņš nepārdzīvo. Viņš nesoda sev, viņš nepazemo sev, viņš necīnās ar sevi. Viņš ir pielaidis, viņš ir sapratis, ok, ejam mēs tālāk. Un tad, kad viņš ir sasniedzis to, tad no sākuma viņš noliedz, ka viņš nezina, tad viņš atzīst, ka viņš nezina, un te viņš atzīst, ka viņa kļūdas varbūt arī kādam svarīgas, un te viņš jau kļūst par meisteru. Te viņš ir iesācējis, te viņš ir praktizētājs, te viņš ir meisters, un viņš tam tiek pāri, tad šeit viņš var pilnībā sev atdot tajā kopējā veselumā. Un šeit arī viņš atkal tiek līdz tam, kad viņš to savu kompasu var sajust. Sadzirdēt. Bet ja mēs neatzīstam, ka manas kļūdas un citu kļūdas var būt vajadzīgas kopējā bildē, ka kopējā bildē vajag vilku, kas apēd sarkangalvīti, kopējā bildē vajag mednieku, kas nogalina vilku, ka kopējā bildē vajag vecmāmiņu, kas attaisa durvis un ļauj sev apēst. Ja mēs uzskatām, ka tās ir kļūdas, tad nevar notikt šī izrāde.
Un uz zemes ir daudz lietas, kas pirmajā brīdī nav saprotams. Ja mēs kaut vai skatāmies to pašu Krišnas lilu. Krišna dara daudz lietas, kas ir ļoti neusturamas. Krišna zog sviestu, zog jogurtu, zog saldumus. Krišna melo, Krišna krāpj. Bet tam ir sava vieta. Juhšķir negribēja melot, ka viņam Krišna teica, un tas radīja milzīgu sarežģījumu kopējā bildē. Arjuna negribēja krāpt, kad viņam Krišna teica sakrāp, un Arjuna negribēja, bet viņš saņēmās un sakrāpās, un lietas notika. Krišna viņam pateica, jā, es jau visu esmu izdarījis, visiem, kuriem ir jānomirst, es jau viņus esmu nogalinājis. Visiem cilvēkiem, kuriem ir jāmirst, viņi jau ir nogalināti. Tas viss ir izdarīts. Es gribu, lai tu to ievēro. Un ja kāds no mums pēc šodienas sarunas, viņš paliks, nezinu, es tomēr kaut kā tomēr nevar to visu pieņemt. Ļausim tam būt, ļausim veidoties, ļausim skatīties. Un kā jau sestdien teicu, kad Dievs Džaganats man 9 gadus šitos skaidrojumus nevarēju tikt tam pāri. Es brīdim, kad es tā kā man saslēdzās, un tas viss saslēdzās man, principā būtiski šovasar notika tās būtiskas izmaiņas. Es ieraudzīju tajā lielajā bildē, pilnīgi visam, kam notiek, viņam ir sava vieta, un labākais, ko es varu izdarīt, katram cilvēkam iedvesmot iet to viņa ceļu. Un ja dzērājs jūt, ka viņš grib iet šo dzeršanas ceļu, tad iedvesmot, lai viņš dzer Dievam pa prieku. Ja kāds ir iedvesmots iet nedzeršanas ceļu, un ja tā būtu atturībnieks, iedvesmot viņu, lai viņš iet un ir atturīgs Dievam pa prieku. Mēs varam kopā palūgties un ļaut, lai Krišna mums mēģina turpināt stāstīt to. Jā. Pieslēgties džapai. Jūs jau to paspējāt izdarīt. Es kaut kā tā sāku jau vienu aci mikt ciet. Tā brīdī pamotināja. Man kaut kā, es tā sēžu, es tā dzirdu, bet man kaut kā vēlāk aiziet. Man tāda sajūta. Mēs kaut kā vārds pa vārdam aizgājām pie tām lietām. Man šodien drusciņi kaimenama galva, tāda ar pedāļiem. Un tad pēc kopējas džapas tad arī vēl savilksim to visu kopā, kurš paņem. Un šeit nav pareizo un nepareizo atbildi. Šeit ir viens no redzējumiem, kas var palīdzēt ieraudzīt veselumu. Un tas ir tas, ko es galvenais gribu aicināt. Un ja kādam no mums iekšējais kompats saka, ka man vajag ievērot noteikumus un ierobežojumus, un tas ir mans ceļš, tad mans iedvesmojums ir tad arī iet to ceļu ar jaudu un tad arī ievērot tos noteikumus. Un ja kāds jūt, un visreālāk būs tā, ka kaut kādos jautājumos mēs ievērosim noteikumus un iesim pa saucamo labās rokas tantru. Un kaut kādos jautājumos mēs neievērosim, un principā tā tas balanss kaut kā veidojās. Tad pamazām mēs tā kā tiekam uz ķepām.